Šajā video mēs tev izskaidrojam, kā tu vari mainīt savus labumus Satoshikā. Tas ir atlīdzība, ko tu saņem katru dienu Satoshikā uz Bitcoin, jo Satoshika ir tilts. Tas ir pāris ar Bitcoin, ar uz nulli fee, ar nulles likmi. Tātad, pirmais, ko mēs darām, ir ierakstīt PancakeSwap finanse mūsu meklētājā. Un tādā veidā mēs ieiesim PancakeSwap. Ir ļoti svarīgi pareizi uzrakstīt PancakeSwap finanse un pārliecināties, ka tas ir uzrakstīts pareizi. Kad mēs jau esam PancakeSwap, nospiežam taustiņu. Connect. Taustiņš Connect mums kalpo, lai savienotu mūsu maku. Kad esam savienojuši savu maku, mums ir pāris BNB. Cake, ko tu redzi, un mums jāievieto pāris, kur BNB vietā jāievieto Satoshi. Ko mēs jau esam pievienojuši PancakeSwap. Un mums jāievieno vietā, kur rakstīts, ka jāievieno Bitcoin. Ja mēs to neesam pievienojuši vai neesam pievienojuši iepriekš, mēs iemācāmies, kā to importēt. Tas ir ļoti viegli. Pirmkārt, ko mēs darām, mums jāiet uz Managi token, ko jūs redzat tur, un uz oficiālo Bitcoin finansi mājaslapu. Dosimies tur, kur ir līgums, un noklikšķināsim. Šis video ir labs, lai iemācītos, kā pievienot tokenu, arī PancakeSwap. Tātad, no Bitcoin Mundo finanse līguma mēs ejam šeit uz Vecescam, kopējam saiti, kas ir Bitcoin līguma saite, un atgriežamies PancakeSwap. Mēs to pievienojam meklētājā, un ja tas neparādās, ejam uz Managi token. Ko tu redzi? Managi token šeit. Un mēs izvēlēsimies tokenus un pievienosim tos šādā veidā, redzēsi, ka varam to importēt labi. Un mēs to iegūsim. Šobrīd mums jau ir pāris Satoshi, ko mēs vēlamies pārdot, kas ir mūsu ikdienas atlīdzības. Ko saņemam? Mēs to varam pārdot. Reizi mēnesī, reizi 6 mēnešos, reizi gadā, katru nedēļu, kā vēlamies. Mēs ievietojam Satoshika, un mums ir pretvērums Bitcoin, ka jūs to redzat apakšā, un tad jūs redzat, ka slipagi ir 0,1. Ja paskatāties, tur rakstīts 0,1. Ir ļoti svarīgi, lai jūs to redzētu. Noklikšķinām šeit, lai redzētu, kā to rediģēt, un redzat, ka tas ir iestatīts uz nulles. Vienu mēs to iestatām uz 0,1. Kad slipagi ir iestatīts uz 0,1, mēs dosimies uz swap, nospiežam pogu, un tādā veidā tiek apstiprināta maiņa. Un tiklīdz parādās zaļā loga, kā jūs redzat augšā, tas nozīmē, ka maiņa ir veikta perfekti. Ko mēs tagad darīsim? Tātad atgriežamies pie mūsu maka un redzam, kā mēs esam nomainījuši Satoshi, daļa no tā 2 un K. Un mums ir Bitcoin ar K. Redzi, šeit mums ir mūsu 19,71 Bitcoin ar K. Liels paldies! Tā ir video pamācība. Bitcoin finanse mājaslapā jums ir vairāk tādu video pamācību.